Deju kolektīvs Puzurs gatavojas 10 dziesmu deju svētkiem. Tātad ar deju kolektīvu Puzurs pavadīja veselas 2 nedēļas, kur gaitā intervēja jauniešus un vadītājus, un, protams, arī vēroja mēģinājumu norisi. Uzzināja, ka deju kolektīva simbols ir Puzurs, kas atrodas pie Druvas vidusskolas griestiem, tieši aktu zālē. Jaunieši domā, ka Puzurs nevien tikai šogad, bet arī citus gadus ir palīdzējis viņiem gūt spēkus un enerģiju mēģinājumu laikā. Viss deju kolektīvs ir kā viens vesels. Tie turas kopā gan vieglos, gan arī grūtos brīžos. Puzurāni mēģinājumi notiek 2 reizes nedēļā, ik pa 2 stundām, bet, lai arī cik nogurinoši nebūtu mēģinājumi, koncerta laikā jauniešu acīs vienmēr iemirdas maz dzirkselīte, un viņu sejās ir redzams nenovērtējams prieks un arī gandarījums. Katrs deju kolektīvs grib nokļūt dziesmu un deju svētkos, un tāda arī ir puzurēni. Mēģinājumos var redzēt, ka puzurēni cenšas un dara visu, lai gūtu labus rezultātus. Jaunieši pret deju attiecas diezgan nopietni. Ievēroju, ka jaunieši nenokavēja nevienu mēģinājumu 2 nedēļu laikā, un tas parāda arī to, ka viņi dejā ir ar visu savu sirdi un dvēseli. Tas arī bija viss. Tā jaunieši gatavojas svētkiem. Tomēr puzurieši cer, ka skatē viņiem ir veicies labi, un katru reizi uz mēģinājumiem iet ar maziem tauriņiem vēderā, jo varbūt mēģinājumā beidzot viņi uzzinās, ka tieši viņi dosies uz deju un dziesmu svētkiem.